Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļa Monika, Monika. Pa, 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 pa. Jā! Sveiki! Sveiki, visapkārt! Tā, jūs esat gatavi? Gandrīz. Robertiņ, pasteidzies, mums ir jāiet. Seans sākas 8:30. Jā, Dūdeņ, ej viena pat bez manis, man mirkli jāpasēž un jāpadomā. Ar jauno programmu ķēzas galā. Kas noticis? Mūsu izklaides biznesa kārtējās nebūšanas. Man trūks dažu mākslinieku priekšnesumiem. Kādiem priekšnesumiem? Kādiem priekšnesumiem? Monika, mēs jau par to esam izrunājuši. Tu uz skatuves nekāpsi. Kāpēc? Pasaka lūdzu vienu nopietnu iemeslu. Tev nav talanta. Nē. Pasaka kādu citu nopietnu iemeslu. Monika, mīļumiņa, es tev labprāt gribētu palīdzēt, ja es varētu, bet man ir vajadzīgi profesionāli mākslinieki, viena balerīna un 2 klauni. Es esmu balerīna. Es mācījos baleta pulciņā. Mēs skolā iestudējām ziedu deju. Tagad tikai neapgāzies dievu dēļ. Tiem ziediņiem, bet kāti viņai tā nekas šķiet. Es biju roze, un man vienīgai ļāva dejot solo. Paklau, Rozīt, šo priekšnesuma numuru gatavos cibuļskaitītes jaunkundze no Viļņas Nacionālās operas, un tur ar savu baleta grupiņu nevarēsi turēt viņai līdzi. Lai viņa paskatās un tad runā. Tā, es sameklēšu kostīmu. Paldies Dievam, ka es neesmu to izmetus ārā. Es varu derēt, ka esmu nodejoši tā kā skolā. Tas, kurš reiz ir apguvis baleta mākslu, paliek ar to uz stu līdz mūža galam. Monika, es nevaru iedomāties, ka tu esi dejojusi baletu. Es pavadīju uz Pirsgaliem 4 gadus. Bet ko lai es iesāku, Žani? Paklau, Robi, tu teici pirmī par tiem klauniem. Varbūt, ka tu varētu iztikt bez viņiem, bet tā vietā izmantot 2 elegants komiķus. Mēs savā laikā bijām, elegants pāris pašdarbībā, tas Vimba un Dimba. Dievs pasarg! Robi, un tagad, dāmas un kungi, uzstājas pāris Vimba un Dimba. Paklau, ko es redzu? Vai tas nav mans vecais draugs Vimba? Sveiki, Žani, kā iet? Paklau, ko es redzu? Vai tas nav mans vecais draugs Dimba? Vēli, kā iet, ko? Paklau, Žani, vai tu atceries to vienreizēju atgadījumu tramvajā, ko? Tu zini, Vili, es neatceros to kolosālu vienreizējo gadījumu traumajā. Paklau, Vimba! Es tagad esmu Dimba. Tagad es esmu Vimba. Sveiks, Robi, kā bija? Paklau, man ir vajadzīgi klauni. Starp citu, kas tas ir par vaigo atgadījumu tramvajā? Sagribēju zināt gan. Labi, Robi, es tev izstāstīšu. Tikai ar vienu noteikumu tev jāapsola, ka tu to nevienam neatdos. Tas ir mans kroņa, mans solo numurs. Labi, es apsolu. Kas tas bija par baigo starpgadījumu tagad tramvajā? klausies. Tramvajā iekāp viens elegants vīrs. Un tā pamazām acis met uz vienu sēžamvietu. Un tajā brīdī tā dāma pļokt ņem un tajā apsēžās. Un tā vieta. Tikai apsoli, ka tu to nevienam neatdos, ja? Tas ir mans. Par to tu vari būt drošs. Dāmas un kungi, uzstājas Monika Roze Rambāne. Trīs, 4!
Kā bija? Kolosāli. Ko? Nē, klauns tā kā būtu, bet kur es raušu balerīnu? Izrādās, viņa 3 nedēļas ir dzērusi ksenikālu. Viņa ir lieliskā formā. Ksenikālu? No svara viņa ir zaudējusi. Kaut tik nebūtu zaudējusi kaut ko no talanta. Robertiņa, tu dzirdi? Bet tu taču neesi to domājis nopietni. Nē, es domāju gan. Manī kūsā talants, kā šampanietis tumš zaļā pudelē, bet tu tupi priekšā man kā prepis korķis. Tu neļauj man uzdzirkstīt. Monikiņ, beigsim šo sarunu, ja? Nē, es uzstāšos tavā programmā, lai arī tas ir pēdējais, ko man šeit dzīvē lemts paveikt. Roze, tu esi par jaunu, lai tu jau mirtu. Es nemiršu. Vai tad es neesmu Monika Rambāne? Ko tu, Antonija, saki? Pardon. Vai man tikko bija ļoti interesanta saruna ar Rambānes kundzi? Viņa ir ļoti pieredzējusi baletdejotāja. Viņa būs jūsu partnere. Ienāciet! Iepazīstieties! Nāciet, drošāk, Rambānes kundze! Iepazīstieties, tā ir Rambānes kundze! Varat saukt mani par Moniku. Jā, tā. Te būs jūsu vieta. Nu tā. Sāksim ar vienkāršiem iesildīšanas vingrinājumiem. Visas pamatpozīcijas jūs zināt, vai ne? Nu tā, ļoti labi. Sākam. Pirmā pozīcija. Nē, Rambānes kundze. Uz āru. Nē, uz sāniem. Ne, Rambānes kundze, portgalus uz sāniem. Daudz, Rambānes kundze, tik traki nu jau nevajadzēja. Sāksim ar plie. Un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop! 5. pozīcija. Un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop! But what to do? Un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ārprāts, košmāra, siaubas, stop! Un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pietiek! Pārtraukums, visi var būt brīvi, izņemot Rambānes kundzi. Tā Rambānes kundzes sākumā es domāju, ka jūs esat daudz pieredzējušākā dejotāja. Es esmu. Man tikai muskuļi mazliet iestīvējušies. Jums ir vajadzīgs kaut kas tonus pacelšanai. Es gribēju iet lejā un iedzert glāzīt konjaka. Nesu
Droša stāja. Krūtis uz priekšu, vēdera uz iekšu, plecus atpakaļ, zodu uz augšu, pakaļ un neatstiep, cergavis nesaliek. Un tā, tagad visu laiku domājot par šo stāju, lūdzu labo kāju celiet uz stieņa augšā. Labo. Kāju augšā! Uz stieņa! Nu tā, Rambānes kundze, un tagad kāju lejā! Lejā? Laidiet kāju lejā! Lejā? Pavisam? Lejā? Kāju lejā! Lejā. Tūlīt būs lejā. Tūlīt būs lejā. Tūlīt būs. Kāja! Lejā! Lejā! Uz kurien jūs, Rambānes kundze? Tur. Jums vēl ir jāpastrādā. Ja jūs gribat piedalīties jaunajā programmā, jums būs krietni jāpapūlās, lai es tur jūs varētu iedīdīt. Pirmā pozīcija. Jūs esat ļoti talantīga. Jā! Un tā! Krūtis uz priekšu, vēdera uz iekšu, plecus atpakaļ, zodu uz augšu, pakaļ un neatstiep, cergavis nesaliek. Un 1, 2, 3, 4. 500 reižu! Un 1 ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Halo? Nu, kā tu jūties? Kā tas muskuļtonus? Vai tu esi sākus jau staigāt? Paldies, Hildiņ, šodien jau ir labi. Es gaidu savu partneri. Partneri? Monika, bet tu teici, ka tu baletu vairs nedejosi. Baletu es vairs nedejošu, tas ir pārāk grūti. Es sarunāju Roberta aģentu Pēteri. Viņš uzaicinās no cirka klaunu, un viņš man iemācīs dažus trikus. Pie durvīm klauvē, tas ir viņš. Es tev vēlāk piezvanīšu. Čau! Es laikam būšu trāpījis pareizās durvīs. Bonjour! Cikos ieradīsies te divi puiši? Labdien, es esmu Monika. Labdien! Kur ir tas puisis, kurš gribēja mācīties kādu klaunādi? Nu, tepat jau vien ir. Jūs gan esat varants simpātisks puisis. Paldies. Redziet, man ir iespēja piedalīties klaunādē, un es gribētu apgūt jūsu profesijas dažas iemaņas. Jā, diemžēl es vēl nekad neesmu strādājis ar dāmu, jo parasti abi klauni ir vīrieši. Nu, iztēlojieties, ka es esmu vīrietis. Jā, labi. Ar iztēlu man nav nekāda problēma. Nāciet šurp. Tā, velciet mugurā šo te. Tas mums palīdzēs ievesties lomā. Tā, tā. Tā, ar kādu numuru mēs varētu sākt? No? Tā, sāksim ar, un tad es lēnām pagriezos. Un tad es lēnām pagriezos? Jā, tas ir skeču nosaukums. Tas ir pavisam vienkārši. Tas ir pavisam vienkāršs numurs. Mēģināsim? Mēģināsim. Ļoti vienkāršs numurs. Kas man būs jādara? Tagad tā, es sēdēšu pār kaut soli, jūs man pienāksiet klāt un vaicāsiet, kāpēc jums ir tik bēdīgs paskats. Un pavaicāsiet, vai nevar kaut ko palīdzēt. Un kas būs pēc tam? Tad jau redzēsim. Tagad tā, es sēžu par kaut solā. Kāpēc jums ir tik bēdīgs izskats? Vai es varu palīdzēt? Vai tev ir tik laipns skatiens labo cilvēku? Vai tu gribi dzirdēt manu bērnu stāstu? Saki, jā? Jā. Sēdi. Es nemaz visu mūžu neesmu bijis tāds bonzis.
Es kādreiz biju tikpat skaists kā tu, un tad manā dzīvē ienāca viņa. Tā bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Mēs apprecējāmies un dzīvojām kā divi balodīši, līdz kādu dienu pieklavēja pie durvīm viens. Es atvēru durvis, tur stāvēja svešinieks. Es ielaidu viņu iekšā un darīju visu, lai šis svešinieks justos kā savās mājās, un tas bija beigu sākums. Kādu vakaru es atnācu mājās un atradu vēstuli. Tas svešinieks bija aizvīlis manu sievu. Es zinu viņam pēdas pa visu pasauli, un tad kādu dienu es atradu abus divus viņus pie lielā Eifeļa torņa. To zemisko lopu un savu sievu. Es nekad savu sievu nesaucu vārdā. Tikko es to pieminu, man acīs viss satumst, un man pārņem nevaldāma tieksme nogalināt. Lai gan viņai ļoti skaists vārds, tikpat mīlīgs kā tai meitenei Blaumaņa stāstā, kur viens visu laiku bradāja pa purvu. Tā ir Kristīne. Jā, Kristīne. Un tad es lēnām pagriezos soli pa solim, sprīdi pa sprīdim. Es stuvojos tam melietim, kur meklēju vairākus gadus, un tad es paņēmu akmeni un situ. Kas jums ir lēcies? Vai tas nemaz nav viņš? Nē, nav. Tas esat jūs, labais cilvēks ar lepnu seju. Nu jā. Man ļoti žēl. Piedodiet, es esmu ļoti piekusis. Man neiet labi. Nekas. Es jau saprotu, ka jums ir grūti kavēties atmiņās par savu Kristīni. Kristīni? Jā, Kristīni! Un tad es lēnām pagriezos soli pa solim. Sprīd pa sprīdim tojos tam nelietam, kam ir dzīves pēc jau visu mūžu. Un tad es paņēmu akmeni un situ. Atdodiet savu kuli! Tas esat jūs? Jā, labais cilvēks ar laipno seju. Piedodiet, es jūtos ļoti sanīcis. Žēl, ka es jūs nesatiku tad, kad es biju savu spēku pilnbriedā. Jā, žēl, ka jūs man nesatikāt. Pirms jūs bijat saticis to... Vai dieniņ, es gandrīz pateicu Kristīni. Tad! Es lēnām pagriezos soli pa solim, sprīdi pa sprīdim tuvojos tam nelietim, kam bija dziļas pēdas jau tik daudz gadu. Es meklēju pēc akmeņa, nevarēju to atrast, un tad es izrāvu granātu! Atdodiet! Nu, ziniet, tas ir par daudz! Piedodiet, jums taisnība, kas par daudz? Tas par daudz man būtu jānokaunās. Nu tiešām, paskaties, pēc kā es izskatos. Es tiešām nesaprotu, kāpēc jūs pārņemat tāds ārprāts, tik līdz jūs izdzirdat vārdu Kristīne. Un tad es lēnām pagriezos! Es zinu to numuru! Metiet tortu zemē! Kāpēc? Uz grīdas vai? Nē, uz grīdas nedrīkst, dodiet man! Nē! Labprāt! Jūs ar pati teicāt, lai dod to jums, vai te ķert rokā? Galīgi aptracis. Jums ļoti labi sanāk. Paldies. Mēģināsim vēl? Mēģināsim. Pagaidiet. Tagad tikai mainīsimies ar lomām. Mainīsimies ar lomām. Jūs būsit labais cilvēks ar laipno seju, bet es būšu tas, kuram aizvīla sieva. Labprāt! Un tad es lēnām pagriezos! Halo, Monika? Žanis ir aizgājis uz Flamingo skatīties mēģinājumu. Viņš man nu pat zvanīja un sacīja, lai es tev pasaku, ka Roberts ir klaunus jau sameklējis, tā kā tu vari nepūlēties. Nu tā! Paldies, Justur. Nososoriņ tavs iemīļotais Malibu. Pateicos. Šovakar būs ļoti interesanta programma.
Jā, ļoti žēl, ka Monika ietiepās un atteicās nākt. Vai tu Robertu satiki? Es satiku, bet nekāda saruna nesanāca. Viņš ļoti satraukts. Viena no dejotājiem nogāzusies ar gripu, un tad viņš meklē viņas vietā. Žali! Monika visu nedēļu dzēra ksenikālu un mācījās to gabalu, lai viņa dejotās slimnīcas vietā. Nu, zini, Monikai tā būs zvaigžņu stunda, bet vai Roberts smaidīs kā mēnestiņš par to es... Smaidīs, jo Monika lieliski nodejos. Ej un pasaki Robertam, ka tu esi atradis citu dejotāju. Un es zvanīšu Monikai, lai viņa steidzīgi nāk šurp. Eju. Halo? Monika, Hilda zvana. Es esmu klubā. Nu, un tad? Paklausies, vienreizēja izdevība. Saki paldies gripas epidēmijai. Robertam nav kas uzstājas. Tu esi vienīgā, kas prot to gabalu. Un tad es lēnām pagriezos? Tu varēsi griezties vienā gabalā. Kur ir mans partners? Viņš jau tevi gaida. Labi, es ģērbi kostīmu un skrienu. Pasteidzies, ka tu nenokavē sākumu. Skumjas mans, kā aptumšojas prāts. Pie cita viņa aizgāja. Man draugs to aizvīla, ak sapradāts mans gods. Vakars tumst, ēnas krīt, dvēsele gurst, ko darīt? Šis ļaunais notikums liek atcerēties mums, cik mīlā nepastāvīgā. Kaut cerības man zūd un vientulībā būt. Pusnaktī klusumā ciešu es, saucu es. Kristīn, Kristīn, lūdzu atgriezies. Piedot tev, spēšu es, tu daļākā uz pasaules. Kristīn, Kristīn, sauciens atskan tavs. Bijušo neatgriezt, paliek vien atspulgs plavs. Cerības man zūd un vientulībā būt. Pusnaktī klusumā ciešu es, saucu es. Kristīn, Kristīn, lūdzu atgriezies. Piedot tev, spēšu es, tu daļākā uz pasaules. Kristīn, Kristīn, sauciens atskan tavs. Bijušo neatgriezt, paliek vien atspulgs plavs. Kristīn, 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 Kristīn.
Robertiņ! Tā esi tu! Kur tad tu tik vēlu? Es jau tevi sen gaidu. Robertiņ, bet tu uz mani ļoti dusmojies. Kāpēc, lai es dusmotos? Skaidrs, ka es nedusmojos. Gočen! Goda vārds, nāc tik iekšā. Vai zini? Bet vai tagad es neizskatos pēc klauna? Tu muna sauna. Vēl! Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļa Monika, Monika, pa, 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 pa.